Čau visiem! Šis būs video par kuļkurviem. Es runājot ar daudziem saimniekiem, tagad saprotu, kad ir tā kā tāda, kā nu kurš domā par tiem rotoru, var teikt, tiem kuļkurvu elementiem, vai nu konkēvēm vai moduļiem, kā nu kurš sauc. Dažādi ir tā informācija, kas būtu tur, kā pareizāk viņas likt, izvēlēties. Līdz ar to es domāju, uztaisīšu tādu nelielu video, kur vismaz kaut ko pateikšu par to, kā es strādāju, kā es to saprotu. Tā kā, ko es gribētu pateikt, tas ir tas, kad vienrotorniekam, sevišķi keisam, tas ir ļoti viegli nomainīt tur uz vienu kuļkurvi, tur 2 skrūjus un 2 minūtes un ieliek jau citu, var teikt, tas ir ļoti ātri izdarams, un es to arī ieteiktu darīt, kad tur kuļgrapsi, tad nelikt kaut kāds baigi rupjos, protams, vairāk smalkos, bet arī jārēķinās ar to, ka viņš, ja zaļš tas raps kaut kur, tad viņš tā kā iet ciet, protams, tur kompromiss vienmēr par to ir. Bet, ja kuļ pupas atkal, tad jau atkal jādomā, lai tas spraugs būtu pietiekoši liels. Tā ir vienrotoru kombaina liela priekšrocība, kad ātri var adaptēties pie vajadzīgās kultūras, kas nav iespējams kā tradicionālās kulšanas tiem kombainiem. Tur jau tikai tā kā to spraugu vien paregulē un tos kuļkurus nomainīt ir daudz sarežģītāk. Iedomājieties, kad jūs kultu raps vai tos pašus kviešus ar tādu, tā kā šeit keisam var redzēt, tas sarkanais moduls ir tāds rupšs, vai tradicionālajā kombainā jūs liktu tādu rupju iekšā. Līdz ar to tas saprotams, kad pārāk rupšs arī, nav pareizi, jo, tā viena doma jau ir, protams, tur, lai grauda ātrāk tiek uz bunkuru, liks rupjo iekšā, lai krīt cauri, bet, jārēķinās, ka kaut kas jau netiek izkults, un tas pēc tam rada, tur siet daļā, cits problēmas, tāpēc, ir jāizkuļ, un tā kā, kad vajag likt pirmajā, otrajā smalko, tad viņi ir jāliek smalkie, un kad jāliek ir rupie, tad jāliek rupie. Tā kā tā. Tā kā te var redzēt visus 4 veidus, kas man ir pieejami, vēl pietrūkst tas roundbārs, ko es tā kā plānoju šogad iegādāties. Tā kā, tas it kā izslavēts, ka diezgan labs ir, un, redzēs. Tā kā tā. Vēl kas ir ļoti svarīgi, par to, kad arī viss 1, 2, 3, 4, visi tie moduļi, tas galvenais uzdevums ir izkult graudus, dabūt graudus caur tām restēm, bet salmas maksimāli noturēt tomēr rotorā iekšā, lai nebūtu uz to kratgaldi pārāk daudz tie atkritumi. Tāpēc jācenšas tomēr likt netik rupjus tos moduļus, lai tie salmi paliek iekšā. Tas vienmēr būs kaut kādā ziņā kompromiss, nelikt tik rupjus, lai tā kā salmi paliek iekšā, bet grauda tā kā tomēr iet cauri, tā kaut kā. Šitajā video, es domāju, pietiks, vēl jau tur tā kā būtu daudz ko runāt par katru, kultūrām, tur kāds labāk likt vai sliktāk likt, un tā, tā kā, šodienai pietiks.